2012. gada 28. martā Latvijā tika uzsākts Eiropas iniciatīvas projekts Fit for Work. Tas paredz izstrādāt nacionālo artrīta programmu. Lai pārunātu paveikto un iezīmētu turpmākos darba virzienus, 2012. gada 12. oktobrī projekta darba grupas tikās seminārā diskusijā Darba spēju saglabāšana, politiska, sociāla un medicīniska atbildība. Vai spējam to uzņemties? Fit for Work Latvijā patrons Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka projekts ir ļoti nozīmīgs nevien no cilvēciskā, bet arī no ekonomiskā aspekta. Es gribu vēlreiz un vēlreiz akcentēt to, ka mēs parasti nenovērtējam tos netiešos zaudējumus mūsu tautsaimniecībā, ko mēs ciešam šo neārstētu, nepienācīgi ārstētu vai nepareizi ārstētu muskuloskeletālās sistēmas slimību gadījumos. Un šie zaudējumi ir mērāmi 100 miljonu un faktiski, ja mēs ņemam šos 250 apmēram miljonus latu, ko katru gadu mēs zaudējam, nevis tāpēc, ka cilvēki rada pievienoto vērtību un maksā nodokļus, bet saņem pabalstu dēļ savas invaliditātes. Tas ir pilnīgi samērojams ar to naudas summu, ko Latvijai katru gadu ir jāsamaksā apkalpojot mūsu ārējo parādu. Bet tur mēs visi saprotam, ka tā ir milzīga summa, bet tad, kad tas skar cilvēku dzīves kvalitāti, veselību un mūsu tautsaimniecību, to mēs kaut kā nesaprotam. Mūsu šī projekta mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību tam un likt pareizi un adekvāti mērīt, rēķināt un taupīt šos netiešos izdevumus. Lai mazinātu muskuloskeletālo slimību radītos zaudējumus valstī un panāktu labāku ārstniecības rezultātu, būtiski slimību atklāt pēc iespējas agrāk. Profesors Dainis Andersons vadītā medicīnas darba grupa ir izstrādājusi pacientu plūsmas schēmu, kas paredz, ka ārstēšana tiek uzsākta 16 nedēļu laikā. Ir izkristalizējusies faktiski šīs te pacientu plūsmas, kur viņiem ir jāiet pirmo reizi, kur viņiem ir jāiet un ar kādām analīzēm pie ģimenes ārsta, ko ģimenes ārsts, kur viņš sūta tālāk, kad viņš saņem kādā etapā to pacientu atpakaļ. Otra lieta ir tas, ka šīs plūsmas vai tie 3 etapi, ko es jums rādīju, ir ielikti noteiktos laika posmos. Tas ir vispār ļoti labi, bet šiem laika posmiem ir jābūt, es neteiktu, ka obligātiem katram, vai reumatologam, vai ģimenes ārstam, bet tur vajadzētu pieturēties un censties. Un lūk, atkal tas atšķir šos pacientus no pārējiem pacientiem. Ja? Tā kā šī laika chronoloģija pa plūsmām, vienā vārdā sakot, es domāju, ka tas ir lielākais iegūms šajā laikā. Daina Andersona uzsvēra arī nepieciešamību palielināt kvotas dienas un diennakts stacionāros un panākt, lai gadu pieaugto autoimūno artrīta pacientu skaits, kuriem tiek piešķirti bioloģiskie medikamenti. Šobrīd tie nepieciešami aptuveni 3000 pacientiem, taču Latvijā to saņem tikai 230 cilvēku. Viens no viņiem ir students Mārtiņš, kurš spēj brīvi kustēties, pateicoties tieši saulaicīgai diagnostikai un šiem medikamentiem. Jau kopā lietoju bioloģiskos medikamentus jau kādus 7,5 gadus. Dzīve ir uzlabojusies, visiem 100% apgriezusies dzīve ir, jo tad no manis īsti tā varētu teikt jēga nekāda nebija. Ja es būtu gulējis uz gultas vai pat ratiņos, kustības bija ierobežotas ļoti lielā mērā. Tagad es droši vien izmācīšos noteikti. Un tad droši vien, ka valstī nesīšu labumu un visādā citā ziņā es nesīšu labumu. Gan jau kaut kāds atmaksāsies tas, ko man palīdz valsts. Ārodslimību darba grupas vadītāja Jeļena Reste iezīmēja turpmākos darba virzienus, lai veicinātu darba devēja ieinteresētību nodarbināt muskuloskeletālās sistēmas slimniekus. Viņa atzina, ka svarīga ir profilaktisko aktivitāšu koordinācija, lai informāciju par šiem jautājumiem būtu viegli atrast ikvienam. Tiešām darbojoties mūsu darba grupā, izrādījās, ka praktiski visās nozarēs, ļoti daudzās jomās, daudzās institūcijās jau ir izveidota informācija par to, kā uzlabot mioskeletālas sistēmas veselības stāvokli, kā stimulēt šo procesu, kā par prevenciju. Bet, diemžēl, tas nepārāk darbojas, cik es skatos, jo katrā institūcijā cīnās ar šo problēmu savā jomā, bet
manuprāt, vajadzētu kaut kā apvienot kopīgus pūles. Tieši darbaspējas saglabāšanai jākļūst par veselības politikas mērķi, uzsvēra projekta vadītāja Latvijā Daiga Behmane. Šādu priekšlikumu projekta likumdošanas iniciatīvas grupa ierosināja iekļaut arī Nacionālajā attīstības plānā. Seminārā Daiga Behmane vērtēja projektā paveikto. Pietiekami īsā laika posmā esam sagatavojuši pamatus kopīgā projekta realizācijai. Esam, es domāju, jau kaut kur par 50% paveikuši darba grupās paveicamo, un šobrīd tātad mums ir gatavs materiāls, lai mēs ar šo jau detalizēto katras grupas darba veikumu iepazīstinātu nozares profesionāļus. Domāju, ka 2013. Gada beigās mēs jau varēsim plašākai sabiedrībai paziņot šos kopējos rezultātus, bet paralēli mēs jau strādājam arī ar lēmumu pieņēmējiem, lai mēs varētu jau risināt jautājumus gan par kvotu palielināšanu reumatiskiem pacientiem, gan par bioloģisko medikamentu skaitu palielināšanu, kā arī citus ļoti būtiskus jautājumus.